Gunta Barbāne – ne ilgi un ne laimīgi. Ģimenes sāga vēsta, ka tēvam un mātei ir 3 meitas – žurnāliste, skolotāja un ārste. Vecāki, kolhoza agronomi, meitām it kā bija nodrošinājuši gana laimīgu bērnību, iespēju iegūt augstāku izglītību un dzīvot ilgi un laimīgi, bet nes kāpēc tas neizdodas. Katrai lēmts izbrist savas iekšķēnās takas un atbildēt uz neatbildamiem jautājumiem šodienas Latvijā. Ēriks Hānbergs – pieklīdušās aitas. Ēriks atkal ir zēnībā, kara laika dramatismos un bīstamās palaidnībās, un atkal jaunībā un briedumā, rakstniekos un žurnālistos, nemitīgi Latvijas laukos, Aleša Birzgalietis, svecīšu liesmiņas aizdegdams tuvinieku kapsētās, un gadu gadiem par birzgaliešu un ogrēniešu laikabiedriem stāstošu un rakstošu. Kristīne Jučkoviča. Nesaki ne jā, ne nē. Romāns attēlo vidi, kurā autori jūtas kā zivs ūdenī. Tomēr dramatiskie notikumi, kas risinās ap veiksmīgo farmācijas jaunuzņēmumu Citrum, nodrošinot intrigu spriedzes romānu cienītājiem, ir tikai fons. Svarīgāka par tiem ir direktoras Kājas atklāsme, ka 45 gadu vecumā viņas dzīve no ierastām sliedēm pēkšņi iekļuvusi neparedzētā turbulencē, un viņai nav ne jausmas, kur nonāks no tās izkļuvusi. Varisa Dierī. Tuksneša zieds. Šis ir patiesos notikumos balstīts stāsts par grāmatas galvenās varones Varisas Dierī dzīvi, kas atklāja, kā viņa nevienam nezināma meitene Tuksnesī iemantoja starptautisku slavu. 13 gadu vecumā Varisa spiesta bēgt, jo tēvs grib viņu apprecināti ar teju 5 reiz vecāku vīrieti. Varisa ir redzējusi, ko šādas precības nodara citām meitenēm un ne par ko negrib pieļaut, lai tā notiek arī ar viņu. Nobijusies, bet apņēmības pilna rīta agrumā viņa dodas viena prom Tuksnesī, nenojausdama, ka šis drosmīgais solis apmetīs viņas dzīvi kājām gaisā. K.J. Parkers. Slēptais asmens. Diženais Baso. Vesānijas republikas pirmais pilsonis nav parasts vīrs. Viņš ir nesaudzīgs, viltīgs, taču vairāk par visu veiksmīgs. Savu valsti viņš padara bagātu, spēcīgu un slavenu. Taču spēks piesaista negribētu uzmanību, un Baso nākas aizstāvēt savu tautu un sevi gan no iekšējiem, gan ārējiem draudiem. Minna Lindgrēna. Mākslīgā intelekta krahs vakarbirzēs. Vai pansionātā vakarbirzes personālu iespējams saistāt ar modernajām tehnoloģijām? 3 dzīves gudras dāmas, Sīrija, Irma un Anna Līsa ar savu rīcību mudina nezaudēt cilvēcību un attiekties no pārliecības paļāvības uz iekārtām, lai gan absurdās situācijas Aleša piedāvā visai jautrus mirkļus nama vienmuļajā dzīvē. Draudzenes aptver, ka dzīve sensoru, čipu, robotu un novērošanas kameru ielaikumā pamazām kļūst bīstama dzīvībai. Lai nepieļautu briestošo katastrofu, proti apturēt sirmgalvju netīšu nogalināšanu ar mākslīgā intelekta vadītām tehnoloģijām, teju simtgadnieces ķeras pie ekstrēmas rīcības, sabotāžas un vandālisma. Nora Robertsa. Nozagtā pagātne. Mazpilsētas tuvumā, būvlaukumā tiek atrasta sena abedījuma vieta. Būvdarbus pārtrauc un pilsētā ierodas arheologu grupa, ko vada jauniņā Kellija. Pēkšņi sākas neparedzēti notikumi. Izrakuma vietā mīklaini iet bojā vairāki cilvēki. Kellijai nākas strādāt plecu pie pleca ar bijušo vīru Džeiku, ar kuru sastapties dienā ir tīrās mocības. Un vēl ierodas noraudājusies sieviete, kura apgalvo, ka viņai zināms kāds briesmīgs noslēpums par Kellijas bērnību. Meklējot atbildes uz pēkšņi samilzošajiem jautājumiem, cenšoties restaurēt pagātnes notikumus, Kellija nonāk pie atklājumiem, kas sagriež viņas un arī citu cilvēku dzīvi kājām gaisā. Džons Skalzī. Pēdējā kolonija. 3. daļa. Džona Perija aktīvais karadienests ir beidzies. Tagad viņš ir ciemata ombuds uz nomaļās Haklberijas planētas. Kopā ar sievu, bijušo spēcvienības kareivi Džeinu, viņš nodarbojas ar lauksaimniecību, risina vietēju iedzīvotāju strīdus un priecājas par kopīgi adoptēto meitu. Negaidīti Džona un Džeinas pagātni no jauna ieroja viņus spēlē. Viņiem piedāvā vadīt jauno koloniju, kuru apdzīvos kolonisti no visām lielākajām cilvēku pasaulēm.